Mainamies. Tā, tūlīt mainīsimies mieru, tikai mieru, teica Karlsons. Labrīt visiem! Visi mani dzird. Man nav tik skaļa balss kā Gundaram un jāatvainojas par šo maiņu, jo, diemžēl, mums ir mājās viens dators uz abiem. Un mēs nevaram kā katrs pie sava. Nu tā, tātad mana šodienas tēma ir mazliet pavērt to priekškariņu visiem tiem, kuri nestrādā operāciju zālē, uz to, kas notiek operāciju zālē, un tajā skaitā arī, ko tad mēs sagaidām un ko mēs gribam no dažādiem dienestiem, un tajā skaitā arī medicīnas ierīču apstrādes procesa turētājiem. Pirms es gatavoju šo te prezentāciju, man pašai bija interesanti mazliet paskatīties, ko tad nozīmē vispār procesa kvalitāte un kas tad vispār ir kvalitāte. Un šajā prezentācijā es, protams, dalīšos pārsvarā savā pieredzē, kas man ir jau 20 gadus vairāk abos krastos, gan medicīnas ierīču apstrādes procesa pusē, gan operāciju zāles pusē. Tādēļ varbūt varu arī vairāk diskutēt tieši par šo. Un tātad, skatoties, kas ir kvalitāte, paši zinat, kam ir bijusi saskare ar šo jautājumu, ka kvalitātei ir ārkārtīgi daudz dažādas definīcijas, bet, lai kaut kā saprastu, paņēmu vienu definīciju, kā šo lielumu, raksturu lielumu definēja ISO standartizācijas. Tad šī komisija. Tā ir objekta vai vienības raksturu lielums, kas nosaka tā spēju atbilst noteiktām un paredzamām vajadzībām. Un tas ir arī, kā redzat, viss tās, par ko iepriekšējās dienās lektori runājot par medicīnas ierīču apstrādes procesu un tā izmērāmību un tā kvalitāti un tā šiem te dažādiem etapiem, lai mēs sasniegtu šīs te paredzamās vajadzības un šo te kvalitātes līmeni. Un kvalitāte pat par sevi nesadārdzina preci, bet gluži otrādi, ja mums nav šīs kvalitātes, tad tā var radīt sadārdzinājumu. To mēs visi zinām un ikdienā redzam. Tāpat arī kvalitāte nekad nav nejaušība, bet tā ir jābūt mērķtiecīgai, un tikai tad mēs sasniegsim kaut kādu šo te vēlamo rezultātu, un kvalitāte nozīmē sava darba atbildīgu izpildi. Arī tajos gadījumos, kad neviens neredz un nepārbauda. Un šis apgalvojums laikam vistiešāk attiecas tieši uz operāciju māsu profesiju un arī, protams, uz medicīnas ierīču apstrādes dienestiem, jo neviens jau šo te sterilitātes lielumu neredz. Un ja mēs jau nevaram redzēt, vai tur kāds ir pieskāries, vai kāds ir atvēris, vai kāds ir sabojājis. Mums ir jātic tam, ko mēs redzam. Un līdz ar to šim te atbildīgumam ir ārkārtīgi liela nozīme. Un bez šaubām kvalitāte ir noteikti balstīta pieredzē. Ko tad mūsu valsts likumdošanas akti saka par kvalitātes vadību? Tātad tā ir nepārtraukta pilnveidošanās, tai ir jābūt visu līmeņu līdzdalībai. Mēs nevaram gribēt, lai par kādu procesu atbildību tur tikai viens, bet tur ir jāpiedalās visiem līmeņiem, lai mēs sasniegtu šo te vēlamo rezultātu. Tāpat arī šajā te kvalitātei jābūt izmērāmai, ko mēs redzējām jau vakardienas un aizvakardienas prezentācijās, runājot par medicīnas ierīču apstrādes procesiem. Tāpat arī kvalitātes vadība ļoti lielā mērā saistās ar efektivitāti,
Tas nozīmē arī nevajadzīgo darbību un procesu likvidēšanu. Piemēram, ja es to sasaistītu ar operācijas zāli, mums ir operācijas zālēs reizēm stils ilgstoši pārsterilizēt daudzus nevajadzīgus instrumentus. Mēs turam, ja nu vienu reizi gadā vajadzēs. Iespējams, ka šie procesi ir jāpārskata. Šo instrumentu daudzums ir jāpārskata, jo tas gan mums ietaupītu resursus, gan arī laiku. Neapšaubām kvalitātes vadība ir saistīta ar sistēmiskumu un iestādes, kurās šīs sistēmas ir sakārtotas un visaptverošas, protams, strādā daudz efektīvāk un ir daudz labāka komunikācija. Un bez šaubām mums ir jābūt orientētiem uz klientu. Mēs nevaram tikai prevalējoši izvirzīt savas vēlmes, savas intereses, bet mums ir jāskatās, kādas ir kopējās un tieši klienta intereses. Nu, un arī stratēģiskums, kam ir liela nozīme, un kas, protams, ir tieši vadības un iestādes vadības šāds jautājums, bet ja mēs par savām lietām un problēmām nerunāsim un viņus neinformēsim, tad bieži vien viņi nemaz nezina, kas notiek un kas tad īsti mums ir vajadzīgs. Nu, tātad kvalitātes vadības būtība ir spēja pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus, lētākus, ātrākus un arī novēršot kļūdu, jeb neatbilstību rašanos. Un šeit mēs varam apskatīt tātad divas šīs kvalitātes dimensijas, tātad obligātā kvalitāte, ko mēs esam izvirzījuši, un kas, protams, dažādās bloku schēmās mēs redzam, kā mēs šo te kvalitāti sasniedzam. Šeit mēs skatāmies tieši uz dzīves kvalitāti. Un otra dimensija būtu šī valdzinošā kvalitāte, ja tas, ko mēs gribētu, vai ko mēs izsapņotu. Piemēram, labākas telpas, labākus instrumentus, labākus, operāciju galdiņus, labākus transportēšanas šos te ratiņus, labāku apģērbu darbiniekiem, kafijas aparātu pauzēs un visu šo te saliekot, tātad šī te brīnišķīgā kvalitāte, bet neapšaubām mums ir jāvadās pēc tā, kādi ir mūsu ieņēmumi, cik mums ir šie te resursi un līdzekļi, nu, un ko mēs varam atļauties vai ko ietaupot mēs varam iegūt. Nu, redzat, ka šīs te schēmas patiesībā, ja mēs paskatāmies, ir ārkārtīgi sarežģītas. Un, protams, ja mums nebūs mūsu visos procesos valsts atbalsts, vadības atbalsts, ja mēs neinformēsim, ja nebūs izpratne, mēs nevarēsim sasniegt kaut kādu pietiekam augstu līmeni. Un, ja jūs redzat, pašā apakšā ir arī viena sadaļa šī te profesionālo apvienību darbība. Ja, tad arī profesionālām apvienībām ir ļoti rūpīgi un nopietni jādarbojas un jāinformē un jācīnās, un, lai mēs sasniegtu kaut kādu tādu līmeni, kas mums būtu vēlams, patīkams un arī varbūt sniegtu nākotnē efektu. Nu, bet tā kā es esmu nākusi runāt par operāciju zāli un operāciju zāles vidi un šo te kvalitātes vērtējumu, tad runāsim tieši par šo. Nu, šeit ir tāds mācību materiāls, ko parasti liek studentiem un prasa un saka, nu, saskaitiet, cik jūs te redzat neatbilstības. Un ko mēs varam mainīt un darīt? Ja, šajā attēlā šis ir Amerikas Operāciju māsu asociācijas veidots attēls. Ir tātad savāktas visas iespējamās neatbilstības, kas varētu notikt operāciju zālē. Bet par šo te ir jāzina. Ja mēs zinām, kā nevajag, tad mēs varam arī mēģināt saprast, kā mēs varbūt gribētu un kā vajadzētu.
Nu, tad darba telpas ir obligāti ļoti svarīgs moments šajā vidē, lai telpas būtu pietiekami lielas, lai viņas būtu aprīkotas ar ērtu pieeju un lai būtu ērta infrastruktūra, kvalitatīva tātad ventilācija, lai šīs telpas būtu tīras, lai mums būtu ērti kustēties. Un, protams, personāls izglītots, apmācīts un prasmīgs, kas arī prot savas šīs te nepieciešamās profesionālās prasmes pareizi pielietot, vai arī vajadzīgā gadījumā radīt šo te situāciju, kad mēs pamanām un mainām kaut ko neatbilstību situācijās. Un bez šaubām vadība. Ja, bez labas vadības mēs neko neizdarīsim, un arī vadītājiem ir jābūt apmācītiem, jāprot vadīt, jāpārzina profesionāli tā joma, ko viņi vada, pat ja viņi paši nav šīs jomas profesionāļi, viņiem ir jāizglītojas un jāsaprot un jādarbojas līdz ikdienā. Un ļoti svarīgi ir šī te darba procesa plānošana, kam es vēl pievērsīšos mazliet vēlāk, un neapšaubāmi infekciju uzraudzība un kontrolas pasākumu operāciju zālē faktiski viens no galvenajiem stūrakmeņiem visos darba procesos. Un pašās beigās ļoti svarīga ir šī komunikācija. Ļoti daudzos pētījumos mēs redzam, ka tieši komunikācija un informācijas nodošana ir tas klupšanas akmens, pie kā, kur mēs ļoti zaudējam laiku un arī ieviešam daudz kļūdas darba procesos. Bet visa šī te pamatā mums ir mūsu virsmērķis, tātad pacientu drošība. Un tas ir tas, ar ko mēs strādājam gan nodaļās, gan operāciju zālēs, un šis te virsmērķis, ko mums šo informāciju būtu jānodod arī visiem tiem dienestiem, kuri mūs atbalsta. Tajā skaitā arī šis te medicīnas ierīču apstrādes dienests. Nu, šeit es ieliku šo te pacientu drošības definīciju, ka drošība ir ar veselību. Aprūpi saistīt nevajadzīgu kaitējumu riska reducēšanu līdz pieņemamam minimumam, jo ir jāsaprot, ka pilnīgi izslēgt kādus riskus mēs nevarēsim, jo mēs strādājam vidē, kur mēs darbojamies ar dzīviem cilvēkiem, un šīs situācijas var būt dažādas, bet mums ir jācenšas šos riskus minimizēt. Tāpēc arī visi, kas šeit varbūt ir operācija māsas, zinat šīs te dažādās ķirurģiskās čeklistes, kas mums ir jāizpilda nopietni, pārdomāti, jo šis te ļoti vislielākā mērā attiecās uz pacientu drošību un tātad uz mūsu virsmērķi. Un savu virsmērķi mēs nevarēsim labi nodrošināt, ja mums nebūs laba darba organizācija operāciju blokā. Un šeit, veidojot šo te darba organizāciju, paskatījos dažādus pētījumus, dažādas prezentācijas, un paņēmu vienu, starp citu, tā ir Indija, bet es biju ļoti pārsteigta, cik tur arī diezgan augstā līmenī šos jautājumus ir izsina un plāno. Un tā tad interesants šāds slaids ar šīm galvenajām plūsmām, kā tad mēs organizējam operāciju darbu. Un tad ir 3 galvenās plūsmas - pacientu plūsma, personāla plūsma un vislielākais aplis mēs redzam tātad sterilo instrumentu, šo te instrumentu un aprīkojumu plūsmu, kas ir jāņem vērā, kad mēs organizējam operāciju darbu. Mēs varam ļoti skaisti saplānot operācijas, bet mums, piemēram, būs tikai viens komplekts vai kāds instrumentu komplektā, kāds instruments salūzīs, un mums būs vēl otrs pēdējais jāpaņem, un tad mums jau šis operāciju plāns mainīsies. Tāpat mums var būt nepietiekams personāla skaits,
kas atkal veidos problēmu. Un tātad, kā redz šo te operāciju darba organizāciju, tad konkrētajā pētījumā piedāvātie dati. Tātad operācijas zāli veido no aptuveni 42% no slimnīcas ieņēmumiem. Tā varētu būt, bet vidējā operācijas zāles noslodze ir 68% vidēji. Tātad tas nozīmē, ka mēs nekad nevarēsim par 100% šo te zāli noslogot, tas būtu ideāli, un tad mēs varētu, tā teikt, šos ieņēmumus ieņemt vairāk, bet mums ir ļoti daudz faktoru, kas to ierobežo, gan mūsu resursi, personāla resursi, gan mūsu instrumentu resursi un dažādi citi aspekti. Viens no aspektiem, piemēram, ka vidēji laikā tiek uzsākts tikai 27% operāciju. Tātad, kā mēs būtu ieplānojuši, tātad laikā. Tas ir, es tam varētu pilnīgi piekrist reāli praksē, to redzot. Un tā ir ļoti, ļoti nopietna plānošanas lieta. Un vidējais laiks pacienta maiņai reāli apmēram pusstunda, drusciņi vairāk, kam es arī varētu piekrist un kas reāli dzīvē tā notiek, bet, ja mēs gribētu optimizēt darbus, tad tās būtu 15 minūtes, kur atkal mēs esam jau atkarīgi no resursiem. Un darbiniekus pārsvarā nomāc tātad šie te papīri. Tātad māsas aizpilda pat līdz 15 dažādiem dokumentiem katram pacientam. Jūs paskatāties paši savās operācijas zālēs, cik tad daudz ir šo papīru un cik jums daudz ir personāla, kas šajā te dokumentu aizpildīšanā var piedalīties. Un tad ir tāda situācija, kad, piemēram, medicīnas ierīču apstrādes dienests ir dusmīgs uz operāciju zāli, kāpēc jūs mums atsūtat veselu kaudzi instrumentu, bet neuzrakstat pavadzīmi vai neuzrakstat sarakstu, kāpēc jūs neesat atzīmējuši, kāpēc jūs nepareizi sarakstat. Un operācija māsas, protams, ir ļoti neapmierināts. Ak, kungs, man būs vēl viens papīrs jāizpild, jo šī ir diezgan liela problēma, it īpaši, ja ir personāla trūkums operāciju zālē. Ja, tad redzat, kā dažādi notiek šī te čeklistu aizpildīšana. Ir ideāli, ja tās ir divas māsas, bet ja nav šis nodrošinājums, tad, protams, māsai tas ir šajā pusstundas starplaikā jāpaspēj izdarīt. Tagad mazliet parunāsim par operāciju māsas lomu. Tātad operācijas zālē ideāli būtu sterilā operācija māsa, kur strādā ar instrumentiem, un nesterilā, ir tā saucamā cirkulējošā operācija māsa, kas izdara visu pārējo. Pareizi pienes, atver instrumentus, aizpilda dokumentāciju, rūpējās par šo te infekciju kontrolas situāciju un nodrošinājumu operācijas laikā zālē un citas lietas. Un vesela virkne kompetences. Šeit mums ir diezgan liela problēma mūsu valstī šobrīd, jo, ja mums ilgu laiku tomēr bija šī te operācija māsas profesija, tad šobrīd operācija māsas profesija kā tāda ir likvidēta. Mēs visas esam vispārējās aprūpes māsas. Tātad, jebkura māsa var atnākt un uzsākt darbu operācijas zālē, un tad uz vietas apgūt šīs te prasmes. Var, protams, mēģināt vēl sameklēt kādus šos te kursus, kurus rīko dažādas koledžas un universitātes, un apgūt šo te operāciju māsas pamatspecializāciju kursu veidā, bet tāds certifikāts operācija māsa vairs nepastāv. Un tā tad ir tikai šī te kompetenci izglītība, un šīs te kompetences, kuras ir jāapgūst, un pēc šīm kompetenci šīs te schēmas tātad arī tiek veidotas apmācības operāciju māsām, ja viņas ir pieejamas un kad viņas ir pieejamas. Un šeit tātad
protams, primāri ir šī profesionālā kompetence, kad operācija māsa praktizē un spēja vadīt aprūpi un instrumentēt tīri. Starppersonu kompetence, darbs komandā, domāšanas un problēmu risināšanas kompetence. Tātad šis kritiskās domāšanas modulis, kad mums ir ātri jāspēj pieņemt lēmumi un izdomāt un izkalkulēt, ko tad mums vajadzēs. Jo tajā brīdī, kad tu esi sterilā māsa, tev nav vairs nekādas iespējas kaut ko izkalkulēt. Tev ir tas, kas tev ir un ar ko tu arī strādā. Tātad efektivitātes kompetences, tātad šie lēmumi, atbildības uzņemšanās, iniciatīva, spēja arī pateikt, ja ir kļūda. Un tad ir uzdevuma pārvaldības kompetences, tātad rūpes par kārtību, precizitāti, kvalitāti, orientāciju uz rezultātu. Nevēl te esmu iekrāsojusi, jo domāju, ka tieši šī kompetence visvairāk attiecas arī uz medicīnas ierīču apstrādi. Un vērtību izpratnes kompetencija, ētiskums un lojalitāte. Tātad šīs ir visas tādas zinības, kas būtu operācija māsai jāapgūst, bet profesionāli amata aprakstā mēs esam vispārējās aprūpes māsas, par ko mēs esam nedaudz ar tādu smagumu sirdī, jo tomēr operācija māsas šis certifikāts, kas nemaz nebija tik viegli iegūstams, viņam bija zinām vērtība. Un šobrīd tas, kā ir, tā ir. Šeit jūs redzat arī dokumentus, kuru pamata tika izstrādātas šīs kompetences 2017. gadā, tātad arī netik sen. Operācija māsas loma. Savā laikā man vēl Austrumslimnīcā strādājot bija diskusija ar ārstiem. Mums pietrūkst operāciju māsas, ko mums darīt? Mums ir jāiet mācīties, mums vajag kursus, mēs gribam izglītoties. Viņi teica, ko jūs gribat? Priekš kam jums tas ir vajadzīgs? Ak, Dievs, paņem vienu māsu, noliec operācijas zālē, mēs pusgadu apmācīsim, lai strādā. Patiesībā tas tik vienkārši nemaz nav, jo ārstniecība ir ārstniecība, aprūpe, un perioperatīvā aprūpe ir perioperatīvā aprūpe. Te tāds interesants slaids. Mēs atstājam ķirurgu vien pašu pie operācija galda, uz pāris minūtēm, un kā tas viss izskatās. Esmu reāli dzīvē redzējuši, kā izskatās, ja ir ķirurgs strādā bez māsas, kā uz šī galda var tur atrast, nevar atrast. Līdz ar to šo izvērtējot un strādājot medicīnas apstrādes šajā jomā, es saprotu, kāpēc varbūt reizēm varētu nonākt medicīnas ierīču apstrādes dienestā asie priekšmeti, kaut kādi nevajadzīgi priekšmeti samesti komplektā, jo var jau būt, ka tur nemaz operācija māsa nepiedalījās. Kāds māsu palīgs vai sanitārs pēc tam ātri šos instrumentus sameta komplektā un nosūtīja. Un tad sākās jau neatbilstību risināšana. Operācija plānošana, kam arī ir ārkārtīgi liela nozīme, un arī šeit, ja šī plānošana nenotiek tā, kā būtu vajadzīgs, tad mēs dabonam visi pārējie dienesti ārkārtīgi lielu atsitienu. Tātad, kā mēs plānojam? Mēs plānojam pa operāciju veidiem. Ideāli jau, protams, ja šie veidi ir sadalīti pa operāciju blokiem, un tad arī visiem ir vieglāk strādāt, bet ir arī operāciju bloki, kas ir multifunkcionāli, un tad mums ir ļoti labi jānomenedžē, lai nebūtu jūklis šajās operācijās, jo gan operāciju māsām ir jābūt universālākām, gan arī medicīnas ierīču apstrādes dienestam ir jāsaprot, ka varētu rasties kāds jūklis instrumentos vai ierīcēs. Bez šaubām operācijas indikācijas, jo dažkārt ir situācijas, kad ir nepieciešams steidzami. Un
tie dienesti, kas nav saistīti tieši ar ārstniecību, viņi reizēm saņem šo te, ka mums ir vajadzīgs cito, mums ir vajadzīgs ļoti ātri, un ne jau vienmēr tā ir tikai mūsu iegriba vai neizdarība, bet šīs ir tieši indikācijas, kā ir šīs te ātrās operācijas. Nu, un, protams, pieejamie resursi. Ja mums resursi ir pietiekamā daudzumā, tad visticamāk vispār nekāda problēma neradīsies un viss notiek ideāli, bet tikko resursi kaut kādā līmenī pietrūkst, mēs uzreiz visi esam lielā stresā. Nu, un viena no svarīgākām lietām operāciju plāna pieejamība un plānošanas salāgošana ar šiem pieejamiem resursiem. Tātad, ja šis operāciju plāns visiem ir pieejams, redzams, un mēs varam ļoti plaši šo informāciju iegūt, mēs varam veidot arī šo te, nu, piemēram, ja mums ir ieplānota operācija un mēs zinām, ko tieši uz operāciju vajadzēs, kādus instrumentus mēs varam jau iepriekš paskatīties, vai mums šis te viss ir, vai mums pietiks arī 2. un 3. operācijai un jau šos darbus saplānot. Ja plāns ir daļai pieejams un mums nav informācija, ko mēs darīsim šīs operācijas laikā, tad, protams, varētu sākties stress, skraidīšana, meklēšana, lai mēs atrastu visu nepieciešamo. Nu, te ir viens operāciju plāna piemērs no bērnu slimnīcas. No aizķēpātās vietas tā tad ir personu dati, ko es nedrīkst rādīt, bet tas ir reāls plāns, kas mums strādā bērnu slimnīcā. Un kāpēc es šo te ieliku? Ar šo te plānu regulāri strādā medicīnas ierīču apstrādes dienests, un nevis tikai vadītājs, bet arī darbinieki. Darbinieki šo plānu ver vaļā neskaitāmas reizes dienā un skatās, cik operācijas bija plānotas, cik operācijas tiek izdarītas, kuras patreiz tiek veiktas kādā etapā, pēc cik minūtēm mēs varētu plānot operācijas beigas, kad mēs varētu sagaidīt instrumentus. Un šis ārkārtīgi atvieglo un nomierina darbiniekus, jo darbinieki rēķinās, viņi zina, šobrīd mēs varam mazliet atpūsties, bet pēc stundas mums būs tā kā ļoti jāiespringst, un varbūt šajā darba komandā jāstrādā 2-3 cilvēkiem. Vai arī, piemēram, no rīta atnākam uz darbu, mēs redzam, ka naktī ir bijuši virkne operāciju, bet mums instrumenti nav piegādāti. Tātad mēs atkal varam interesēties, kāpēc nav piegādāti, jo arī operācijas zālē strādā cilvēki, un viņi arī var kaut ko aizmirst vai nebūt laika, bet šis te ļoti tīri komunikatīvi atvieglo darbu. Vēl vairāk mēs šai plānā varam redzēt, kura māsa piedalījās operācijā, kura māsa apkalpoja šo te operāciju, un ja mums ir kādas problēmas, mēs varam tieši sazināties un pajautāt, kas tur bija pa problēmu, kāpēc šis instruments ir atzīmēts kā bojāts, vai kāpēc kāds instruments pietrūkst vai ir par daudz, kas atkal ļoti palīdz medicīnas ierīču apstrādes dienestā darbā. Iespējams, ka kādā slimnīcā vēl ir šādas te iespējas sazināties, bet tas ir ļoti palīdzoši. Nu, tagad mazliet par medicīnas ierīču apstrādes dienestu. Tātad, kā ir organizēts, vai dienests organizēts atsevišķi, vai iekļauts operāciju bloka struktūrā, jo, cik zinu, ka ir virkne ķirurģiskās palīdzības iestāžu, kur ir šī instrumenta apstrāde iekļauta tieši operāciju nodaļas struktūrā. Vai personāls, kurš veic instrumentu apstrādi, vai viņš ir apmācīts, vai viņš ir operācija māsa, vai viņš ir māsu palīgs, vai viņš ir kāds cilvēks vienkārši pieaicināts no malas un arī nav apmācība apgūs. Vai personāls, kurš, tātad ir ļoti svarīgi arī personāls, cik daudz un kurš piedalās katrā ierīču apriti šajā te apstrādes, cik tālu apstrādā, piemēram, operācijas zāle,
ko dara tālāk. Ir transporta darbinieki, varbūt viņi vispār nav nevienā, ne otrā šajā te struktūrā. Tad tam arī ir ārkārtīgi liela nozīme, un šeit arī ir liela nozīme komunikācijai. Ja, tīri vēsturiski ar instrumentu apstrādi nodarbojās operāciju māsas, un tādēļ bieži vien šī komunikācija ir diezgan skarba, jo es esmu operācija māsa, es zinu, un es zinu vislabāk. Vai tā ir? Tas būtu diskutējami, jo ierīces un procesi attīstās, mainās, iespējams, ka zināšanas ir novecojušas vai zināšanas ir nepilnīgas, bet ja šī komunikācija ir asa, bieži vien otrā pusē ir cilvēks, kas varbūt ļoti, ļoti cenšas, bet ne īsti visu saprot, vai šīs personāls ir nepietiekami daudz, un tad ir, viņš ir apvainojies, viņš ir neizpratnē, ko tad no manis grib, es taču darīju to labāko. Tātad veids, kā tiek deleģēta atbildība un noteiktie uzdevumi bez šaubām ir ļoti svarīgs. Un te minēšu biežākās medicīnas ierīču apstrādes procesu veids šīs te kļūdas un to iemeslus. Tātad viena no kļūdām – produktivitātes spiediens, piemēram, sekošana līdz pieprasījumam, piemēram, svētdienā. Operācijas zāle pārskata sterilo materiālu termiņus un atrod, ka traumatoloģijas operācijas zālē ir apmēram 200 dažādu vienību, kam ir noticējis termiņš. Mēs ņemam, sūtam lejā, bet šajā te medicīnas ierīču apstrādes dienestā svētdienā strādā tikai viens cilvēks. Tad viņam ir visi šie 200 vienības jāpārpako, jāpārsterilizē. Bieži vien šādā steigā var rasties kļūdas. Un tā patiesībā nav pareiza plānošana, jo maz ticams, ka šīs 200 vienības uzreiz otrā dienā vajadzēs. Šeit būtu jāizplāno varbūt, kuras vienības ļoti vajag atpakaļ un kuras varbūt varētu izdarīt, piemēram, ilgākā periodā. Un tad arī šīs kļūdas iespējams nerastos. Piekļuves trūkums. Tātad piekļuves trūkums ražotāja sniegtajām instrukcijām par dažādu apstrādes iekārtu lietošanu un apstrādes procedūrām. Tātad tas gan vairāk ir medicīnas ierīču apstrādes dienestu šī te vadītāja kompetence, bet nevienmēr šīs instrukcijas ir pilnīgas, ja viņas, teiksim, iedod tikai ražotāja pārstāvis, un mēs netiekam patiešo nespējam sasaistīties ar ražotāju. Ierobežot izpratni par ražotāju norādījumiem vai to trūkums attiecībā uz medicīnas ierīču apstrādi. Tātad dažkārt ir, ka ir kāda ierīce jāpārsterilizē, un mēs īsti nesaprotam, viņa ir vienreiz lietojama, daudzkārt lietojama, kā viņa apstrādāt, kā viņa ir bijusi apstrādāta, bet viņa ir nepieciešama, viņu vajag tūlīt vai otrā dienā, protams, var rasties kļūdas. Nepietiekami izēja materiāli, diemžēl, mūsu dienās saistībā arī ar iepirkuma procesiem mums varētu rasties dažādas šīs te problēmas. Mēs iepriekšējās dienās runājām par kvalitātes vadību, ka mums būtu jāstandartizē šie te dažādie procesi, bet kā mēs varam standartizēt, ja mums, piemēram, sterilizācijas iepakojumiem materiāliem ir 1., 2., 3. cena. Tad mums jātaisa 1., 2., 3. standarts vai kā savādāk. Un vai arī ražotājiem, piemēram, ir Ziemassvētki. Un viņš ir izdomājis, ka sākot ar 15. decembri līdz 10. janvārim viņš neko nepiegādās. Tātad mums var nepietikt šo materiālu.
Slikta komunikācija, tātad par šo es jau runāju, un droši vien runāšu vēl, bet tam ir ļoti liela iemesls kļūdām. Medicīnas ierīču apstrādes darbinieku apmācības un certifikācijas trūkums. Šī ir ļoti liela problēma, bet, es ceru, ka medicīnas ierīču šī tātad infekciju kontrols un sterilizācijas asociācija visiem veidiem cīnīsies un iespējams kādreiz arī izcīnīs šīs iespējas apmācīt darbiniekus un ka šiem darbiniekiem būtu arī sava līdzvērtīga profesija ar savu profesijas standartu un līdzvērtīgu certifikātu vai diplomu kā ārstniecības personām. Tas atrisinātu ārkārtīgi daudzus jautājumus, arī šo apmierinātību ar darbu, arī personālu pietiktu, jo cilvēki gribētu arvien vairāk un vairāk strādāt šajos dienestos, un mēs sasniegtu lielāku kvalitāti. Un koncentrēšanās uz sekām, nevis procesa problēmu galveno cēloņu novēršanu. Arī šī ir ļoti tāda lieta, ar kuru saskarās bieži vien medicīnas ierīču apstrādes dienests, un tāpat tās arī operāciju zāles. Mēs vienkārši cīnāmies un kašķojamies par šīm sekām, bet nevis meklējam galveno problēmas cēloni. Un arī 13 populārākās sterilās apstrādes kļūdas. Tātad nepietiekama personāla apmācība un izglītošana kā numur 1, jo ja mums nebūs šī izglītība un mēs nezināsim, tad, protams, ka mēs kļūdīsimies un pat neapzināsimies, ka kļūdamies. Nepareiza instrumentu tīrīšana vai dekontaminācija, pirms sterilizācijas, tajā skaitā arī priekšapstrāde, nepareizas tīrīšanas procedūras vai mazgāšanas cikla izmantošana, sterilizātoru pārslodze vai nepareiza ievietošana, par ko vakar daudz runājām un klausījāmies, nepareiza sterilizācijas cikla izvēle, nepareiza sterilizācijas cikla uzraudzība un dokumentēšana, un arī vēl viens interesants punkts, tiek lietots sterilizācijas iepakojums vai indikātori, kam beidzies derīguma termiņš. Par indikatoriem mēs vēl saprotam, uz iepakojuma ir šie termiņi, bet kā ir ar sterilizācijas iepakojumu, ar līplentēm vai visām, vienmēr mēs redzam šos derīguma termiņus. Un varbūt, ka mēs, piemēram, sūdzamies, ka iepakojums plīst ne pa šuvi, bet viņš plīst, tāpēc, ka viņam noticējis termiņš. Es jau nerunāju par to, ka varbūt bijis nepareizi glabāts, vai arī līplente līmēs vaļā, tādēļ, ka tai arī noticējis termiņš. Tātad nespēja nodrošināt izsekojamību instrumentiem visā apstrādes procesā. Tam ir arī ļoti liela nozīme, un bieži vien ne medicīnas ierīču apstrādes šie speciālisti, bet tātad pārējais personāls slimnīcā īsti neizprot, ko nozīmē šī izsekojamība un kā to nodrošināt. Un arī šeit būtu nepieciešams nopietnas apmācības, un būtu ļoti svarīgi, lai iestāžu vadība tieši iesaistās šajā apmācības procesā, paši izprot un arī saprot, kādēļ šis ir jāprasa un jāorganizē. Tad 9. nepareiza sterilizētu instrumentu uzglabāšana un apiešanās ar tiem. Tā ir ļoti liela problēma, jo bieži vien mums medicīnas ierīces vai komplektus atved līdz operāciju zālē, un kas tur notiek tālāk, tas jau ir tumšais lauciņš. Ja mums nav pareizi organizētas telpas un pareizi organizēts darbs, un nereti organizējot arī jaunus operāciju blokus, izprojektē ļoti skaistas operāciju zāles, izprojektē
brīnišķīgas durvis un slūžas, bet aizmirst par to, ka mums ir nepieciešams pietiekami daudz noliktavas, ka personāla atpūtas telpām būtu jābūt pietiekami ērtā vietā un citas problēmas. Tad nākamais nepietiekams sterilizācijas iekārtu apkopes veikšana, tajā skaitā kopšana. Tad nepietiek, ka mēs sterilizācijas iekārtas validējam, pārbaudam un regulāri, bet ka tās ir vienkārši elementāri jātīra. Šeit šoreiz neliku attēlus, bet man ir diezgan tāda nopietna galerija ar šīm te iekārtām, kad viņas ir vienkārši netīras. Un ja mēs šo te neiekļaujam iekārtu apkopes plānā, tad mums šīs iekārtas ir jātīra pašiem. Ja tas ir maziņš vienas vienības sterilizators, ok, ļoti ērti, bet ja tas ir 12 vienības sterilizators, tad praktiski mums šī beršana ieguļamies iekšā un mazgājam. Diezgan tāds nopietns darbs. Nākamais sterilizācijas iekārtu nepareiza remonta veikšana. Tas gan vairāk attiecās uz apkalpojošām kompānijām, bet arī tam ir, tātad tas minēts ir pie apstrādes kļūdām. Un, protams, nepareiza komunikācija vai tās trūkums vispār starp medicīnas ierīču apstrādes dienestu un citām slimnīcas nodaļām. Un tad mēs katrs domājam, ko mēs domājam, bet patiesībā rezultāts tāds īsti apmierinošs nevienai pusē nav. Un standarta vadlīniju un protokolu neievērošana vai arī to neesamību. Ja nav, tad slikti, tad tās ir vadības trūkums. Ja mēs neievērojam, tad tas jau būtu kontroles neesamība, jo standarti un vadlīnijas būtu jāievēro. Un tagad es esmu nonākusi pie šiem te kritiskajiem momentiem operācija māsas skatījumā. Tās ievads bija tāds mazliet pagarš, bet man kaut kā bija jāiešūpojas un jāsaprot arī, ko es pati no šī te redzu un saprotu, un kā šīs lietas izskatās. Tad tālāk jau iesim pa momentiem. Tātad operācija zāles darbs. Operācija māsām mums tas galvenais darbs ir šī te aseptika darbā ar sterilajiem instrumentiem, kad mēs instrumentējam. Un dažādas ir šie te apmācības slaidi ar to, kā mēs pareizi atveram sterilos iepakojumus, gan vienreiz lietojumus, gan daudzkārt lietojumus, kurā pusē mums ir jāatrodas, kā mums ir jāstrādā, tātad kā mēs pareizi atveram. Un realitātē, protams, tas izskatās šādi ikdienā. Tas nav vienkārši, un to komplektu ir daudz. Un, kā es jau minēju, telpām jābūt pietiekamām, personālam pietiekami daudz. Ja? Un, ja mums telpas ir pat arī diezgan labi aprīkotas, tad tomēr operācija māsu asociācija gan Amerikā, gan arī šobrīd Eiropā rekomendē visus tos instrumentu komplektus, kuri ir atvērti operācijas laikā tomēr, bet netiek aktīvi šajā momentā lietoti, tātad apklāt ar pat 2 kārtām sterilu pārklāju, lai nebūtu šī te kontaminācija no gaisa. Vēl par atvēršanu. Tātad materiālus mēs atvēram pēc iespējas tuvāk operācijas sākuma laikam, lai šis piesārņojums nenonāktu uz instrumentu virsmām. Tāpēc ideāli, ka mums ir 2 operāciju māsas, kas var profesionāli sadarbojoties šo te darbu pietiekami ātri paveikt. Ja jūs atceraties, mums bija starp pacientiem šie pusstunda, tātad laika nav ļoti daudz. Ja mums nav 2 operāciju māsas, tad jau ir daudz vairāk problēmu, vairāk stresa un vairāk kļūdu. Ja piemēram, mums ir šis te operācija galdiņš, tad pēc apmācības šiem te slaidiem mēs skatāmies un mēs redzam, cik
kur mums ir šī sterilā virsma un kuras virsmas ir nesterīlas. Tātad iepakojuma lielumam arī ir nozīme. Tad pareizi ir šī te paņemšana, kad paņemam mēs iepakojumu no lejas uz augšu, ja, dažādi atveram instrumentu, šādi atvērt ir nepareizi. Ko darīt tajā brīdī, ja mums nav personāla? Nekomentēšu, bet operācija māsas aizdomājas šobrīd. Ja, tad pareizi būtu šādi izņemt instrumentu. Pareizi ielējam šķīdumus. Sterilie iepakojumi, jā, tātad neuztraucamies, tas ir sterils. Jo par sterilitāti mēs nevaram ne saost, ne saredzēt, ne sajust nekādu. Tātad mums ir jāpaļaujas uz to, ka tas ir sterils. Tad mums ir jāzina pietiekami daudz, lai mēs varētu izvērtēt šo te sterilitāti. Tad sterilā materiāla kvalitātes kontroli. Mēs operāciju māsas tātad skatāmies iepakojumu veselumu, plombes, ja tie ir konteineri, mitrums, ja tie ir iepakojumi, kuriem mēs varam mitrumu izvērtēt, plankumi iekšpusē ārā, ja mēs tos pamanam, šuves, papīra, plastikāta vai tāja vai iepakojumiem, locījuma vietas, krepa vai neaustā materiāla iepakojumiem, vai nav caurumu, indikators uz iepakojuma, derīguma termiņš, ļoti būtiski, un indikators iepakojuma iekšpusē. Tās ir lietas, kuras mums ir ātri jānovērtē. Katrā operāciju blokā, protams, ir savs algoritms, kā šis tiek veikts, kā tiek pārbaudīti derīguma termiņi, kā tiek novietots noliktavā, kurš atbild, un kā mēs varam pēc iespējas efektīvāk šo izdarīt. Bet, atbild bez šaubām par pielietošanu tajā brīdī, kad pielieto tā operācija māsa, kura instrumentē. Līdz ar to tā ir viņas atbildība. Jā, viņa paņēma kaut ko neatbilstošu. Tagad iesim pa sistēmām. Ko mēs redzam un kā mēs to saprotam. Tātad sterilizācijas konteineri, to plusi. Tiem ir pietiekami garš derīguma termiņš, tos ir droši glabāt un transportēt un viegli atvērt. Tātad tas ir tas, kas mums patīk. Mīnusi. Nevienmēr mums ir viņus ērti lietot. Mēs, protams, nevaram redzēt, kas ir komplektā. Mēs paļaujamies uz to, ko mēs zinām, kam tur būtu jābūt. Mums vajag papildus virsmu ērtā augstumā un virsmu vākam. Kāpēc ērtā augstumā? Padomājiet, ja ir vienas vienības konteiners, un mums būs diezgan augsts galds, un ja māsiņa ir nepārāk gara auguma, tad ir divi varianti. Vai mums ir jākāpj uz pakāpienu, kas ir risks, vai arī mēs nekādā veidā nevaram aizsniegt šos te instrumentus, neatsterilizējot sevi. Un tātad mums vajag vēl lieku virsmu vākam. Glabāt mēs tos varam tikai horizontāli. Un dažkārt ir sarežģīti atrast sarakstu, uzlīmi vai indikātoru šai komplektā, kad mēs viņu atveram. Svarīgi, lai materiāls būtu vienmēr vienāda veida, skaita un komplektācijas šai komplektā. Tātad tas ir tas, uz ko mēs paļaujamies. Un būtiski, kā novietot trauki un strateģiski svarīgie instrumenti. Šeit es domāju par šīm neatliekamām situācijām. Un tas ir tas komunikācijas veids, kā mums būtu jākomunicē ar šo te medicīnas ierīču apstrādes dienestu, jo pieņemsim, mums ir ļoti ātra operācija, kad mēs atveram šo te konteineru, mums ir ātri jāpaņem svarīgākās lietas, bet izrādās, ka viņas ir pašā apakšā, un tad ir atsterilizēšanās risks un, protams, liekas stress. Tādēļ ir jāsaprot tīri strateģiski, kā šie komplekti jāsakārto. Te mēs redzam ļoti senu attēlu. Attēls ir no traumatoloģijas slimnīcas vēl
šai slimnīcā bija tas pluss, ka šo medicīnas ierīču, visu šo te projektu veidoja viena cilvēku grupa, kurā bija arī operācija māsas un bija ļoti padomāts ne tikai par instrumentiem, ne tikai par iekārtām vai šiem te konteineriem un dažādiem komplektiem, bet arī par galdiņiem, par virsmām. Un šeit var redzēt ļoti labi sakārtot šos te galdiņus. Un tad ir ļoti ērti strādāt ar šiem te konteineriem. Redziet, fonā, kā ir šie te konteineri atvērti. Un tā tad darbs skan. Nu, un kā tas notiek reāli dzīvē, mazliet savādāk konteineri, kā mēs viņus atveram. Un mums ir bijusi šī diskusija, vajag šos palagus vai nevajag konteinerā. Redzat, kā māsas izlīdzās, ja šo palagu nav, tad tiek apsprausti dažādi vienreiz lietojamie palagi, jo nevienmēr mums ir virsmas, kur izcelt visus šos sietus, lai veiktu darba procesu. Tātad vēl par konteineriem, kas ir ļoti būtiski. Lai konteinerim šis marķējums ārpusē būtu pietiekoši lieli burti, jo nevienmēr mēs varam salasīt šos te nosaukumus, šos sīkos marķējumus. Tātad viņiem ir jābūt lieliem, lai mēs ātri varam saprast, ja mums ir kādi 20 konteineri. Varbūt tas ir krāsu marķējums, bet vienalga mums būs nepieciešams arī komplekta nosaukums. Nu, šis varbūt nav tāds veiksmīgākais un jaunākais variants, bet ir svarīgi. Ja, un tā tad te vēl ir šis te derīguma termiņa marķējums, kas arī ir ļoti, ļoti sīkiem burtiņiem. Nu, būtu svarīgi, lai derīguma termiņš būtu ar pietiekami lieliem burtiem, lai operāciju māsas varētu saskatīt. Nu, tad arī plombes, filtri, dažkārt filtriem vienkārši lieto papīru, kas īsti nav akceptējams moments, bet tas jau ir jautājums par resursiem. Nu, un, protams, iespēja viņus izvietot šos te konteinerus. Sterilizācijas papīra iepakojumi. Tāpat ērti lietot, droši glabāt, transportēt, ja lieto papildu iepakojumu, viegli atvērt, un ja tas ir sapakots bez pārsteigumiem, mazliet par pārsteigumiem bildēs parādīšu. Jo instrumenti šajos komplektos faktiski vienmēr ir sausi. Ja, protams, viņi ir bijuši pareizi ievietot sterilizatorā, kā mēs vakar klausījāmies. Nu, un mīnusi. Nevar redzēt atkal, kas ir komplektā. Ir ļoti daudz atkritumu no šiem iepakojumiem. Un dažkārt ir sarežģīti atrast šo sarakstu uzlīmeni un indikātoru, kas arī ir viens no pārsteigumiem, un tomēr būtu jābūt tādai praksē, ka vienmēr saraksts ir vienā un tajā pašā vietā, un indikators arī ir tajā pašā vietā. Svarīgi, lai materiāls būtu vienmēr vienāda veida, skaita un komplektācijas, nevis katru reizi šis pārsteigums, kad varbūt vienā reizē mums ir tamponi tāpat ielikti nieršālē, vienreiz krūzītē, bet vienu reizi ievalcēti. Tas ļoti, ļoti var radīt liels problēmas, ja mums vajag ātri atvērt un strādāt. Būtiski, kā ir novietot trauki, parādīšu attēlā. Un īsts derīguma termiņš, protams, šiem iepakojumiem, un papīrs var saplīst, kas arī ir liels risks. Nu, šeit ir šīs te sterilizācijas papīra iepakojums, redzat. Papīrs īsti galdiņu neatklāja. Bieži vien šos sterilizācijas papīra iepakojumus izmanto jau kā operāciju papildu galdiņu. Tātad redzat šie te galdiņu stūri, ja jūs atceraties to slaidu par aseptiku, ja, tātad stūri ir nesterīli, un tas jau ir risks. Līdz ar to šis jautājums ir jāatrunā, cik liels ir operāciju galdiņš un cik lielam būtu jābūt šim te papīra iepakojumam. Lai mēs varētu strādāt, ja mēs izmantojam tieši konkrēto komplektu kā papildu galdiņu. Nu, šeit cits variants ar pārsteigumu, ja kāds darbinieks ir izdomājis, papīrs ir pietiekami liels, bet kāds darbinieks ir izdomājis, ka
daudz ērtāk ir ietīt šo te palagu četrkārtīgi salocīt. Līdz ar to mēs viņu atveram, mums ir pārsteigums, viņš ir maziņš. Tad par indikatoriem. Ja mēs redzam, ka indikatori dažādi. Ir, piemēram, ideja ar gumiju piestiprināt. Nu, ja mēs gribam ātri šo indikatoru izņemt un dokumentēt, tad samērā grūti ir viņu paņemt. Un vispār ar gumijām tā nav sevišķi laba prakse. Viņi to ir ļoti ērti sakomplektēt medicīnas ierīču apstrādes dienestā, bet absolūti nav ērti ar to strādāt operāciju zālē, it īpaši, ja mums vajag ātri paņemt šos te instrumentus. Nu, un te redzat vēl viens pārsteigums, ja, tad komplektā kāda detaļa nav. Darbinieks ir gribējis ļoti labi, viņš ir kārtīgi pielīmējis ārpusē, viņš tikai aizmirst, ka operācijas zālē mēs pakojam visu divās kārtās, un viņš tik kārtīgi pielīmējis, ka praktiski noņemt šo te papildus detaļu no komplekta nevar, un mēs viņu sabojām, līdz ar to nebūs nekas pielietojams. Bet apsveicami ir tas, ka vismaz ir informācija par to, kas komplektā trūkst. Tam ir ļoti liela nozīme, viens no komunikācijas veidiem. Nu, un, protams, caurumi, nu, un tad vēl par traukiem. Iespējams, ka no sterilizācijas procesa viedokļa šādi te ir pareizi likt otrādāk traukus, bet ja mums, piemēram, ir šis trauks ar instrumentu jāpaņem, ir ārkārtīgi sarežģīti viņu apgriezt otrādi, un līdz ar to tas mums atkal var radīt risku, ka mēs vai no instrumentu nometam zemē, vai atsterilizējam, vai kā citādi. Protams, ja situācijā, kad mums ir 2 vai 3 operāciju māsas, mēs varam ideāli strādāt, bet ja tas ir jādara vienai māsai, neliels komplekts, tad tās jau ir problēmas. Papīra plastikāti iepakojumi. Tātad mums patīk, mēs redzam, kas tur ir iekšā, droši glabāt, transportēt, bet ir jālieto papildu iepakojums. Un var iepakot arī nelielus komplektiņus, kas mums arī ļoti patīk. Mīnusi. Jābūt prasmei pareizi atvērt iepakojumu. Ja mums tam ir laiks, mēs to varam darīt skaisti lēni, kā apmācības procesā, bet ja mums ir jāsteidzās, tad ir ļoti sarežģīti atvērt šos te atsevišķos iepakojumus. Līdz ar to komplektējot būtu svarīgi, lai komplektā tomēr ir lielākais daudzums, kas ir nepieciešams operācijā, un lai mums nav jāatver pārāk daudz šo te atsevišķo iepakojumu. Jo tad mums būs uzreiz ļoti daudz atkritumi, pa cik mēs strādājam ar iepakojumiem dubulti. Tiem ir īsts derīguma termiņš, un šis papīrs var saplīst un plēve var caurdurties. Tātad ir jābūt vēl papildus lietošanas šīm te glabāšanas tvertnēm un papildus dažādām uzmavām, asiem priekšmetiem. Nu, tātad atsevišķas bildes, te jūs redzat. Tātad ir fantastiski iepakots, pareizi, uzlīme, viss mums ir, tikai nezinu, kāpēc indikators uzlīmēts tieši uz tās virsmas, kas mums ir vajadzīgi, un mēs īsti nevaram izvērtēt, kas mums tas par instrumentu. Tad nākamais moments, tātad iepakojumā mums ir instruments, viss ir kārtīgi, bet pieņemsim, ja mums nebūtu šī uzlīme, tad mēs īsti nevarētu saprast, kas tas par instrumentu. Tādēļ strateģiski šiem svarīgiem instrumentiem ir būtiski arī, kā mēs viņus ievietojam, lai tomēr pret redzamo pusi būtu šīs te instrumenta izmērs. Nu, tātad redzējāt, kādēļ ir šis locījums. Nevienmēr mums šīs tvertnes ir tik pietiekami lielas, lai mēs varētu pilnīgi izvietot šos te instrumentus. Tātad mums ir, lai mēs ieliktu lielus instrumentus tvertnē, reizēm nākās šos galus nolocīt, kas nav laba prakse, bet, diemžēl tā notiek. Redzat, kā izskatās šie te iepakojumi šajās tvertnēs. Un tās ir pietiekami lielas kastes, marķētas tā.
Nākamais. Tātad asais priekšmets nav bijis uzgalis, tātad ir bijis izdūries. Pie tam dūriena vieta maziņa, instruments atkal ir ieslīdējis dziļāk. Ja operācija māsa cītīgi nepaskatās, varam arī nepamanīt. Risks jau pacientam. Tad vēl viens interesants instruments, kas nav, tātad ir nosterilizēts, nav salikts. Vai nu darbinieks ir steidzies, vai darbinieks nav pratis salikt. Ir jārēķinās ar to, ka arī operācijas zālē varētu gadīties, ka kāds neprot salikt. Un kas finālā notiek, tiek atsūtīts, ka instruments salauzts, bojāts. Un patiesībā vienkārši vajadzēja salikt. Nākamais tātad pincete, viss brīnišķīgi iepakots, vienīgi mēs nekādu nevaram redzēt, kādi ir šie te gali. Pat ja tur tajā uzlīmē ir atzīmēts, tomēr mums ir vizuāli svarīgi redzēt, kādi ir šie gali, jo attiecīgai operācijai ir attiecīgi šie te pincešu gali nepieciešami. Te ir vēl viens variants ar pincetēm, tāpat mēs nevaram saprast, vai tā ir ķirurģiska, vai tā ir anatomiska. Tātad šī te uzlīme. Būtu ļoti vērtīgi, ja šai uzlīmē būtu visa nepieciešamā informācija, kas ir nepieciešama tieši operācijas zālē, tātad grieznes, mikrogrieznes. Mēs gribētu šo griežņu garumu un gribētu šo griežņu, tātad, vai viņas ir liektiem galiem vai taisniem galiem. Šis te pareizais instrumentu nosaukums mums patiesībā neizsaka neko. Tas, protams, ir ļoti informatīvi, bet mums tas neizsaka neko. References numurs, tas ir labi, pēc tam pie ievietošanas atpakaļ pareizajā iepakojumā, bet bieži vien šie references numuri ir tik maziņi, ka mēs viņus speciāls brilles lietojot vai palielināmos stiklus mēs neredzam. Līdz ar to arī šis mums neizsaka. Protams, sterilizācijas dienestam tam ir liela nozīme. Bet mēs gribētu bišķi vairāk informācijas tieši tas, kas mums palīdzētu ātrāk darbam. It īpaši, ja ir sanitāram, piemēram, jāpaprasa, atnes man lūdzu liektās grieznes, mikrogrieznes. Mums ir tvērtne, kur ir mikrogrieznes, un viņš atnesīs 3 liektās, piemēram. Bet šādi viņš neko nevarēs tā īsti atrast. Un ja vēl bēdīgā gadījumā mums ir uzgalis virsū, kad mēs šo griežņu galus neredzam, tad mums atliek vienīgi vai nu atvērt pilnīgi visu, vai pateikt ķirurgam, ka mums nav. Tāda situācija. Tad, ja jūs redzējāt, mēs runājām par šo te steigu, par šo te pārslodzes kļūdām, tad viena no pārslodzes kļūdām ir tā, ka steidzās un tad netiek aizvalcēts viens gals, tad instruments nosterilizēts, bet īsti lietojams viņš nebūtu operācijas zālē. Vai, piemēram, pretenzija par to, ka šāds iepakojums būtu ļoti neekonomisks, bet tas ir materiāla trūkums, un tad, kad ir materiālu trūkums, iepakojumā materiāla trūkums, tad medicīnas ierīču apstrādes dienestām tiek pakots tajā, kas ir, un, diemžēl, tas tikai sadārdzina procesu. Un vēl viena tāda interesanta lieta, šī te pārprastā izpratne par procesiem un par sterilizāciju. Tātad nosterilizēts implants piegādāts speciālā šajā te iepakojumā folijas, nosterilizēts etilēna oksīdā, bet mums īsti nav skaidrs, vai šai folijai etilēna oksīds iet cauri vai neiet cauri. Tātad tas ir... Un, ja nav īsti varbūt zinošs personāls, piemēram, operāciju blokā, varbūt risks. Mēs atveram, mēs domājam, ka sterils, bet patiesībā tur iekšā tā magazīna ir varbūt nesterila. Līdz ar to apmācības procesam visos līmeņos būtu jābūt. Šeit vēl viens moments ar gumijām. Kā mēs
labu gribot sabojājam instrumentu, ja sāk pārvelkam gumijas. Un tad sterilo iepakojumu piegāde un glabāšana bieži vien mēs gribam ātri un daudz, un kāpēc man visu neatveda, kāpēc veda tik lēni, nu, tāpēc, ka bija ļoti liela krava. Tātad šī te pārprastā steiga vai arī personāla trūkums, tāpēc arī vairāk nevienmēr ir labāk. Tad, šeit realitāte un glabāšana. Pavisam nedaudz, ja, tātad mums viss ir jāglabā slēgtās telpās, slēgtās tvertnēs, bet vietas ir tik, cik ir. Un tāpēc bieži vien mēs redzam, ka mums ir maz vietas, kur ievietot, un mēs arī pārkāpjam šos te glabāšanas noteikumus, jo mums vienkārši nav kur salikt, lai mēs pēc tam to varētu atrast. Tad dažādi piemēri. Nu, un, protams, kāds izskatās, kā tam būtu jābūt. Arī reāla glabāšanas vieta, ļoti skaisti, bet tā jau ir tā brīnišķīgā kvalitāte. Pavisam nedaudz par instrumentiem, ko mēs gribam ko mēs operācijas zālē sagaidām. Lai instrumenti ir pietiekamā daudzumā, lai tie vienmēr ir darba kārtībā, lai tie ir tīri, lai komplektos instrumenti vienmēr salikti vienādā secībā, lai informācija par neatbilstībām ir savlaicīga un lai ir iespēja savu informāciju nodot ātri. Un par šo ātro informācijas nodošanu gribu mazliet padalīties pieredzē ļoti īsi par to, kā mēs to esam bērnu slimnīcā atrisinājuši. Tātad ir izveidota šī te saziņas grupa WhatsAppā, kur operāciju māsas var nodot informāciju tūlīt medicīnas ierīču apstrādes daļai. Tātad šeit ir piesaistīts gan daļas vadītājs, gan vietnieks, gan arī iespēja redzēt vecākiem tehniskajiem darbiniekiem, un šī informācija ļoti ātri nonāk gan par bojātiem instrumentiem, gan par neatbilstībām, gan par kādām kļūdām. Sākotnēji izveidojot šo WhatsApp grupu, likās, ka tur būs ļoti daudz emociju, varbūt pat tādu mazliet rupjību, taču ar laiku abas puses ir sapratušas, ka šī komunikācija ļoti labi strādā un viņa nes arī ļoti labus rezultātus. Tātad darba process uzlabojas un ir šī te kvalitāte. Un, protams, jāsaprot, ka mēs ļoti, ļoti paļaujamies uz jums, tad, kad mēs saņemam šos te instrumentus. Un tad mēs saņemam, piemēram, nepareizi saskrūvētu instrumentu. Ja tas ir ātri jāpasniedz, tad jau ir tālāk operācija māsas sviedri un kreņķi, un jau ir jāuzklaus pretenzijas no ārstiem, kāpēc atkal kaut kas ir nepareizi. Piemēram, ielikts komplektā šāds, vai ar to var strādāt, vai tas ir droši. Ja tas ir vienīgais, jāstrādā uz savu risku, ja nē, jāmeklē papildi instruments. Tad vēl viens instruments, ļoti dārgs instruments, sterilizācija atkal sabojāja. Nē, izrādās, ka šajā gadījumā operācijas zāle nav pratusi pareizi strādāt. Arī šis ir apmācības procesa sadaļa. Un veiksmīgas komunikācijas rezultātā mēs nonākam pie kopēju tāda rezultāta un mēs uzlabojam darbu. Mēs iemācāmies kaut ko nepratām iepriekš. Kļūdas sterilizācijas procesā dažādas, izvēloties nepareizu sterilizācijas metodi. Netīri instrumenti. Labi, ja ir otrs komplekts, ko paņemt. Tievas kanilas. Šeit operācijas zālē jāsaprot, ka šīs tievās kanilas pēc lietošanas ļoti ātri ir jāskalo un ar destilētu ūdeni. Pretējā gadījumā šī kanila būs vienu reizi lietojama. Un atkārtoti jau viņu nebūs iespējams apstrādāt, jo viņā būs koagulējušās olbaltumvielas, kuras vairs nevarēs izskalot ārā. Bieži vien gadās šādi
jāatcerās, ka šie te mati komplektā viņi elektrizējās un pievelkās tieši pie dažādiem plastmasas priekšmetiem, tāpēc komplektējot ir svarīgi viņus ieraudzīt un neuzmest, un pareizi šī te komplektēšanas tehnika, arī pareizs apģērbs, pareizi mainīts un lietots. Asie priekšmeti, tas ir reāli mūsu operācijas zāles liela kļūda, ko mēs izdarām, bet ar šo komplektu bija ļoti smieklīgi un interesanti. Ja? Šis komplekts atnāca no operācijas zāles ar skalpeļu asmeni, un pēc tam sterils aizgāja atpakaļ uz operācijas zāli ar šo te pašu asmeni. Un tad jau operācija māsa konstatēja, ka tāds ir noticis, un tad šajā te saziņas grupā informēja, nu tas bija tā interesanti. Ja? Tātad palaist garām var visos etapos. Un kļūdīties var jebkurā momentā. Ir jāprot šo te kļūdu atrast un nekaitēt tātad tālāk. Nu, un, protams, netīras optikas. Netīras optikas mēs varam ieraudzīt bieži vien, ja optika ir pati par sevi bojāta, mēs varam ieraudzīt tikai pieslēdzot šai te sistēmai un kamerai, bet, ja optikas gals distālais ir netīrs kā šajā gadījumā, nu, tad tas, protams, ir medicīnas ierīču apstrādes dienesta kļūda un atkal lieku reizi jāveic. Ja, tad jāveic šī te apstrāde, šādu optiku lietot nevar. Ko darīt, ja tā bija vienīgā? Atkal operācija māsas aizdomājas. Nu, un instrumentu saraksti, marķējums. Pavisam īsi šiem sarakstiem ir jābūt informatīviem un tādiem, kurus ir iespējams pārskatīt. Jo medicīnas ierīču apstrādes dienestā, protams, viņus ir laiks šo te pārskatīt, bet operācijas zālē, atceraties, bija pusstunda, maz vajag garu sarakstu, un ja viņš būs sarežģīti veidots, mēs varēsim pārbaudīt. Līdz ar to reizēm mēs vienkārši esam spiesti samest iekšā atpakaļ visu šajā sietā, pielikt sarakstu, parakstīties un nosūtīt. Un nedod Dievs, ja bija sarežģīta operācija, kaut kas nokrita zemē vai kāds instruments palika uz palodzes, tad sākās riņķa dancis, kāpēc nav, kur palika, varbūt palika pacientā iekšā, nu, praktiski nepalika pacientā iekšā, bet teorētiski, protams, tas atkal operācija māsas var aizdomāties. Ideāli ir, ja mēs varam marķēt šos bojātos instrumentus, un apakšējā stūrī redzat vēl ir, kur lieto šos te krāsainos līplentīšu marķējumus, kas nav sevišķi laba prakse, jo risks biofilmas rašanās iespējai, bet arī to lieto tieši, lai varētu nepazaudēt instrumentus un pareizi viņus sakomplektēt. Nu, un dokumentēšana. Runājot par indikatoriem, indikatorus dokumentēt protokolos nav liela jēga, jo indikatori atkrāsojas ar laiku. Tātad es domāju par tiem indikatoriem, kuri ir komplekta indikatori, bet indikatorus šos te ārējos ar svītru kodiem, tam ir ļoti liela nozīme. Ja mēs fiksējam pie protokola vai operācijas žurnālā, mēs pēc tam vienmēr varēsim informāciju labi atrast ērti caur elektronisko sistēmu. Nu, tādā veidā. Indikātori paši par sevi, tā tad ir svarīgas šīs te kartes, lai mēs varam salīdzināt šos indikātorus un protams, kā šie indikātori ir noformēti uz iepakojuma un cik daudz tie ir un cik viņi ir informatīvi. Nu, te redzat tādu vienu piemēru, kur ir ļoti daudz pirmās klases indikātoru. Iespējams, ka tā ir līdzekļu tērēšana. Šobrīd man nav tik daudz laika, lai skaidrot, kāpēc tas tā ir, bet par to dara aizdomāties, vai ir jēga tik ļoti daudz pirmās klases indikātorus likt uz iepakojumu.
Nu, un, protams, protokoli, kuros mēs ielīmējam vai fiksējam šos te dažādus komplekta indikātorus. Šeit ir konkrēti jautājums par to, vai tad šāds indikators ir atbilst kvalitātei, vai mēs varam šādu komplektu lietot. Cik es atceros no savas apmācības vēl pirms daudziem gadiem, ka bija tāds teiciens, ja kādam ir šaubas par sterilitāti, tad labāk uzskatīt to par nesterilu. Ja mums ir šī iespēja paņemt citu komplektu, mēs ņemam citu komplektu. Nu, ja nav, tad pieņemam lēmumu jau atkarībā no pacientu drošības. Nu, un izlietoto instrumentu sagatavošanu nogādē. Tātad būtiski salikt visu atpakaļ tajā pašā iepakojumā, glīti salikt kvalitatīvi, nevis vienkārši noraut no operāciju galda un samest. Arī šādu čupu ar vadiem, protams, medicīnas ierīču apstrādes dienests izšķiros, sakārtos, bet laba prakse tā nebūs. Bet ir ļoti svarīgi, lai tiktu saglabāts šis ārējais indikators, šī te uzlīme, lai mēs varētu nezaudēt pēctecību. Un, protams, nesamest visu čupā, bet sastrukturēt un nodefinēt, ko tad mēs īsti gribam no medicīnas ierīču dienesta. Izlietoto instrumentu priekšapstrādi. Bieži vien mums operācijas zālēs nav šīs priekšapstrādes vietas, līdz ar to neko daudz mēs nevaram ne nomazgāt, ne iemērcēt, ne izdarīt, bet asos priekšmetus jau mēs varam utilizēt un izņemt, lai mēs neriskētu ar pārējiem darbiniekiem, ka viņi varētu sagriezties. Un vēl ir viena lieta, pēc iespējas nomazgāt dažādus lielus netīrus asiņu atlikumus un, protams, šo te brūču apstrādes šķīdumu. Nebūtu korekti sūtīt ar visu šo šķīdumu uz sterilizācijas dienestu, jo šķīdums piekalst un pēc tam viņu ir ļoti grūti notīrīt, bet mēs jau gribam operācijas zālē nākošā reizē saņemt atkal. Kā to var izdarīt? Šis šķīdums ļoti labi nāk nost ar šo te pašu ķemisept, tātad šķīdumu, tikai nevis iekrāsot to, bet baltu. Un ja mēs to varam turpat operācijas zālē ātri izdarīt, tad mēs jau lielā mērā atvieglojam darbu tālākajiem apstrādātājiem. Nu, un kopsavilkumam secinājumi. Tātad reizēm sīkums var sabojāt labu lietu un otrādi. Izglītībai ir ļoti būtiska nozīme un izziņas process jāveido radošs. Tāpat redzējām, ka laba komunikācija ir atslēga un kā pēdējais kvalitāte ir sasniedzama, ja ir pārdomāti vadīts komandas darbs, jo mēs visi esam lielā komanda šajā te procesā. Un nebūsim lūdzu operācijas zālē tie kaķīši, kas mēs vai arī vispār šajā apstrādes procesā tie kaķīši, kas vienkārši emocionāli veicam savu darbu un izgāžam emocijas apkārt, bet būsim saprotoši, jo, ja mēs esam kaķīši, tad mums darbam operācijas zālē nav vietas. Paldies par uzmanību. Varbūt ir kādi jautājumi? Tā, Danuta, paldies liels. Es šobrīd redzu, ka mums komentāros ir vairāk jautājumi tieši par to, ka nevar aizpildīt anketu pēkšņi, ja, par ko visi ļoti uztraucas. Un ir jautājums no Ingas, bet iespējams, ka viņš jau ir atbildēts prezentācijas gaita. Jā, jo Inga ir uzdevusi pašu sākuma jautājumu, ka gribas sīkāk drusciņu par operāciju plānošanu paklausīties. Ja tev vēl kaut ko ir, ko pakomentēt par šo jautājumu, tad varbūt pāris komentārus, vai nu Inga jau uzskata, ka tas jautājums jau ir atbildēts, tad nekavēsimies pie šita momenta. Un tad Ines ir jautājums par to, vai tur ar to aptauju viss ir kārtībā.
Nu, par operāciju plānošanu es jau parādīju tikai vienu piemēru no bērnu slimnīcas, kur es esmu pati tā kā sterilizācijas pusē, un mani ļoti apmierina šis plāns. Esmu redzējusi operāciju plānošanu traumu slimnīcā, un man liekas, ka viņa arī ir ļoti, ļoti kvalitatīva. Nezinu, cik daudz redz Inga no šī plāna. Man ir saskari ar operāciju plānošanu Stradiņu slimnīcā, tikai vienā operāciju blokā. Esmu redzējis arī varbūt citus, bet šeit ļoti prasītos, ka būtu labāk sakomunicēts arī ar citiem dienestiem un ka tās operācijas būtu mazāk stihiski saliktas, jā, tad būtu vieglāk strādāt visiem dienestiem, tajā skaitā arī mums, operāciju māsām. Un nevaru pateikt, kā šobrīd plānojās operācijas Austrumu slimnīcā, bet arī tur, ja šis komunikācijas process ir labi sakārtots ar visiem dienestiem un informācija tiek vispusīgi nodota, es domāju, ka problēmām nevajadzētu būt. Tas ir. Jā, Danuta, ja drīkst, es tieši gribēju noprecizēt, jo regulāri mēs kā sterilizācija ciešam no tā, ka, piemēram, mums ir 2 plecu protēžu komplekti. 2 nedēļas ir miers, un tad ir vienā dienā 4 plecu operācijas, kuras tajā dienā par katru cenu ir jāizoperē. Un loģiski strādājot tādā veidā, ne mēs varam paspēt normāli apstrādāt instrumentus, un ļoti bieži kaut kas noiet greizi, un tāda ir vainīga sterilizācija. Un mums, diemžēl, šis nav vienīgais gadījums, un pašlaik es nevaru iedomāties, kā ar to cīnīties, jo operbloka vadība nespēja turēt pretī ārstiem, un tāda reāla atbalsta no risinājuma šim es neredzu. Es domāju, varbūt tev ir kaut kāda pozitīva pieredze šajā ziņā. Vienīgā pozitīvā pieredze man bija vēl savā laikā traumu slimnīcā, tad, kad es vadīju šo bloku. Tad vienīgā pozitīvā pieredze, kad mēs nekādi netiekam galā, tad mēs saucam iestādes vadītāju, un viņš, kā saka, nosaka, toreiz mēs noteicām kvotas uz operāciju vietām, kvotas uz komplektiem, un tad vienkārši citādi nevar. Un tad mēs skatāmies, atbrīvojas kāda vieta, mēs varam ielikt nākamo. Bet ar šo problēmu mēs saskaramies arī Stradiņu slimnīcā, kad vienā dienā ir 4 galvas, vienā dienā 4 muguras. Kāpēc nevar vienā dienā 2 galvas, 2 muguras un otrā? Tāpat, nezinu, man ir grūti pateikt. Es domāju, ka tas ir tas, kas būtu varbūt jāveltī vesela konference kopā ar ārstiem un iestāžu vadītājiem, jo tā ir problēma. Es domāju, visur. Vai es atbildēju? Laikam atbildēju. Nē. Paldies!